20. aprīļa vakarā Izstāžu zāles Arsenāls telpās notiks radiokoru koncerts. Šīs programmas nosaukums ir Debesu atbalsis. Tie, kas ir redzējuši afišas, tie droši vien jau ir pamanījuši, ka tur ir tāda nopietna atsauce uz austrumu kultūru, un patiesi šī programmā skarēs vairāki skaņdarbi, kur nāk no tāliem austrumiem, japāņu un ķīniešu komponistu darbi. Divi no šiem komponistiem, Toru Tokamitsu un Toshio Hosokawa, ir klasiskās mūzikas cienītājiem pazīstami jau ilgi un ir ārkārtīgi daudz spēlēti rietumos, nesevišķi bieži Latvijā, diemžēl. Viens no šiem darbiem, Toru Tokamitsu Vēja zirgs, ir patiesībā tāds hrestomātisks 20. gadsimta kūrmuzikas paraugs, kur, cik man zināms, Latvijā neviens vēl nav dziedājis. Programmas nosaukums ir daļa no ķīniešu komponistu Guo Wenzina skaņdarba Debesu un zemes atbalsis. Un šis ir tas darbs, kurā vislielākā mērā mēs saskaramies ar budismu tekstiem. Ja pārējos visos šajos te jau minētajos tālo austrumu skaņdarbos ir būtisks atsauces uz budismu simboliku un tēliem, bet nav, teiksim, tādu patiesu sakrālu tekstu, tad Wenzina darbs patiešām sastāv no sūtrām un citiem tādiem īstiem autentiskiem budismu tekstiem. Tie, kas redzējuši afišu, tie ir pamanījuši arī, ka šī programmā ir vairāki rietumnieki. Un proti pavisam dīvainā kārtā Brāms un Šūmaņa muzika, un tāpat arī mūsu Rutas Paiders Adverso L'altro vai latviski augšup skaņdarbu, kuru viņi sacerēja radiokoram pirms vairākiem gadiem, jaunā versija, jaunas versijas pirmats skaņdarbs. Kāpēc tā? Tāpēc, ka Toshio Hosokawas skaņdarbs Lotus Blumen, vāciski oriģināli, ir tāda interesanta atsauce uz rietumu kultūru. Lotus ir viens no ļoti svarīgiem budismu simboliem. Lotus aug dubļos, un tādā pašā laikā tas ir viskaistākais zieds. Tātad visnetīrākajos dubļos ir potenciāls kaut kam bezgalīgi skaistam, tāda ir šī simbola jēga. Tādā pašā laikā, un Hosokawa pats šo simbolu arī uzsver savā konotācijā darbam. Tādā pašā laikā darbs ir sarakstīts ar Heinricha Heinas dzeju, kas ir mīles dzejos, kur šis brīnišķīgais zieds ir kā metafora mīlestībai. Un šis darbs ir veltījums Šūmanim. Un tieši tāpēc arī ir dažas atsauces uz absolūti brīnišķīgu, tādu kristāli skaidru 19. gadsimta vācu muziku. Un tieši tāpēc šī pati tēma augšup, ja, debesīs, Rutas Paiders absolūti filigrānajā, brīnišķīgi skaisti uzrakstītajā Adverso L'altro vai augšup. Šī koncertā piedalīsies arī sitam instrumenti. Gan Hosokawas, gan Wenzina skaņdarbi ir balsīm ar sitamajiem instrumentiem. Un šoreiz mūs ar savu klātbūtni pagodinās Ivo Kruskops un Virģīnija Laube. Laipni aicināti 20. aprīlī Arsenāla Izstāžu zālē.